reklāma ir beigas visam. Reklāma ir tas, kas reklāma visbiežāk ir no tevis ārā ejošs resursu kopums, vai ne? Kamēr produktēšana, es atļaušos izmantot šo jaunu vārdu, sevis izgudroto, jo tas nav pats produkts. Burkāns jau ir burkāns, bet tu to burkānu var pievienot viņam vērtību ar kaut kādām metodēm. Kaut kāda apdarināšana. Labdien! Jūs jau atkal atrodaties raidierakstā Tava darīšana, kur mēs runājam par dažādām uzņēmēju darbībai un biznesam svarīgām lietām un jautājumiem. Mēs iepriekšējā sērijā ļoti daudz runājam par cenu un par vērtību. Un tur bija ļoti daudz tev visādi piemēru. Un es atceros, es arī minēju, ka to mēs vairāk parunāsim tad, kad mēs runāsim par mārketingu. Jā, mēs vairākās sērijās es teicu, kad mēs parunāsim kaut kad vairāk to nākotnē, nu tad iespējams šī ir tā diena, kad mēs vairāk parunāsim par visu kaut ko. Vai tas nozīmē, ka es drīkstu runāt vēl ātrāk? Tu drīkst runāt vēl ātrāk, jo laiks mums ir ierobežots, bet jo ātrāk runās, jo vairāk pateiks. Mani vēl aizvien sauc Osvalds Zebris, es esmu žurnālists un rakstnieks. Un es esmu Jānis Kļaviņš, un es esmu uzņēmējdarbības konsultants un stratēģis un arī pasniedzējs. Jā, brīnišķīgi. Šodien mums ir tāda ļoti plaša un ietilpīga tēma, viena no mīļākajām Jāņa tēmām. Nu, tā ir mana profesionālā dzīve. Profesionāla un arī ikdienā, un proti runa ir par mārketingu. Manā saprašanā ir tā, ka mārketings tas ir īstenībā ļoti daudz, kas ir reklāma, vai ne? Sociālie mēdī, pārdošana arī, vai ne? Vēl ir dzirdēts tādas ietienas kā mārketinga 4P. Jā, zīmols ir mārketings. Tā kā šis vārds ir diezgan tāds ietilpīgs, arī zīmols, jā. Kas tas īsti ir, Jāni? Sāksim varbūt no pašiem pamatiem. Tātad, lai sāktu no pašiem pamatiem, mums būtu īstenībā interesanti apskatīties uz šo nedaudz no tā kā sāniem un pateikt to, kas mārketings ir un kas mārketings nav. Tātad, mārketings ir visas tevis uzskaitītās lietas ar piebildi gandrīz vienmēr. Reizēm tas nav mārketings. Nē, es nemēģināšu tev apjucināt. Tātad, pēc būtības ir tā. Komunikācija. Uzņēmuma komunikācija vienmēr būs mārketings. Bet mārketings ir kaut kas daudz vairāk par komunikāciju. Jo visbiežāk parasti ar vārdu mārketings uzskata reklāmu, komunikāciju, sociālmēdiju, kaut ko tur zīmološanas, tam līdzīgas lietas. Un tad man vienmēr jāsaka, jā, bet tas nav viss. Eksistē vēl kaut kas tavā uzņēmumā, ko mēs varētu ieraudzīt ar mārketinga prizmu, teiksim tā. Tātad, un tagad pārlecam drusku no tās komunikācijas reklāmas, pārlecam drusku pāri 4P principam, pie kura mēs tūlīt pat arī atgriezīsimies, bet ielicam pavisam dziļumā. Jo man mēdz teikt to, ka 4P, tā ir veca teorija, ir īstenībā 7P, un tad ir 9P, un intereses pēc kaut kad sen atpakaļ, jo iespējams šo P vārdu skaits vēl ir palielinājies. Pēdējā grāmata, ko es skatījos, bija 21 mārketinga P. 21 P. Un tad tiem cilvēkiem ir mums vēl 3C metode, un mums ir, kas tik mums tur nav, un tad man vienmēr jāpiebilst, tā tad varbūt nosēžamies drusku. Izklausās sarežģītāk, jo 4P izklausās labāk nekā 21P. Nē, un cilvēki uzskata, ka 4P tas ir kaut kas old school, kaut kas vecmodīgs. Mēs taču dzīvojam pasaulē, kurā ir 7P. Mēs taču dzīvojam pasaulē, kurā mums tur ir kaut kas lancīgs dzīvē. Un tad man tā piebilde ir, bet par ko mēs runājam? Kas tas tāds ir? Par ko kas? Lūk, tātad sāksim no pašas bāzes. Līdzīgi kā es iesaku redzēt uzņēmēju no vārda biznesa, no biznesmeņa kontekstā, kā cilvēku, kurš aizņem savu laiku, lai radītu vērtību. Tātad līdzīgi mēs varam ieraudzīt mārketingu. Tātad mārketings mums nāk no angļu valodas vārda market. Kaut kas saistīts ar tirgu. Tirgošana. Jā. Diemžēl šis vārds latviešu valodā ir aizņemts, viņš nozīmē vairāk pārdošanu. Bet īstenībā mēs viņu varam ieraudzīt kā tirgošanu, ja mēs atdalāmies drusku no tās vārda konotācijas. Teiksim tā, es teikšu piemēru. Tātad, viduslaiki, tu audzē burkānus.
Tu audzē burkāns, tev tas labi izdodās, un tu ved viņus uz vietējo tirgu pārdot. Ne par vienu P man nav nejausmas. Tu pat nezini vispār, kas vispār ir elektrība. Kas ir P vispār? Jā, kas ir P, jo tu nemāk lasīt, tieši tā. Tātad, man parasti patīk jo mārketings nav vienkārši. Vienkārši man patīk tādas sarežģītas lietas trivializēt, jo tad mums ir skaidrs, par ko mēs bāzē vispār runājam. Tā jau mēs vispār šī raidierakstā cenšamies. Es ceru, es ļoti, ļoti ceru. Un parasti priekš tam man es ceru, ka parasti tu man līdz šim tas tev ir vienmēr ļoti labi izdevies. No sarežģītības izvēlc ārā. Es audzēju tādu burkānus. Jā, tu audzē burkānus, tu ieliec viņus vezumā un dodies smuki uz tirgu viņus tirgot. Tev nu ir tagad paveicies, ka burkāns neviens cits neaudzē, jo tāpēc, kad ir mums ienākuši Latvijā nesen kartupeļi, un visi tirgo kartupeļus. Viņi tur cīnās savā starpā, tas uz tev neatiec, tu notirgo visus burkānus, dodies mājās, visi forši. Bet tajā brīdī loģiski kāds no kartupeļu tirgotājiem uz tevi apskatās un domā, paklau, Paga. Viņam ir 2 zirgi pajūgā, vai viņš nemāk skaitīt, bet viņam zirgu skaits pajūgā ir lielāks nekā man. Kaut kā viņam labi iet, laikam. Aizējam kā apskatīties, ar ko viņš tur nodarbojās. Un vēl viņš ieraug to, ka tas, ko tu tirgo, ir garants kaut kas, tas, ko viņš tirgo, kāds bumbuls. Aiziet un paskatās, jo viņš jau nevar vienkārši paņemt, viņš nevar vienkārši paņemt un pavairot burkānu, jo man tad tev ir viens neliels jautājums. Tu zini, kā burkāni vairojas? Nē. Tā bija viena no, es šo gatavoju priekš, man liekas, Zviedru augstskolas studentiem kā lekciju. Augstnē zemē. Nē, izrādās, ka viņi ir 2-gadīgi augi un 2. gadā izaug smuka tāda ziets, un tad no tā arī ir sēkla. Burkāns sēklas ir eksistējuši lieta, jo gal galā kā tad mēs viņus iestādītu, vai ne? Iesētu. Tātad viņi ir atnākuši pie tevis, ieraudzījuši to, ka tev ir burkāna lauks, un tev ir arī sēklas burkāna lauks, un tas viss tur notiek, un tā, un viņi, protams, ir paņēmuši no tevis tās sēklas, nozaguši, savā starpā sadalījuši, un tagad tu aizbrauc kā liels kungs, vai ne? Uz tirgu tirgotos burkāns un bāc. Tur mums ir tagad kaudze ar tiem citiem cilvēkiem. Visi tirgo burkānus. Tu tajā brīdī jau esi pieredzējis ēst vairs nevis tikai kaut kādu maizes garozu, vai ne, bet speķi katrās pusdienās. Sieva ir kažoks, vai ne, un tev ir 15 kalpojošais personāls. Un tagad man tev ir jautājums, ko tu darīsi? Būdams burkānu barons. Līdz šim? Izputējuši. Nu, lūk, tu neizputēsi, ja tu esi atjautīgi domājošs, kaut vai lasīt vai rēķinot nemākošs. Tātad pāris lietas, kas varētu ienākt prātā. Pirmkārt, tu tur tāpat sēdi un tur tirgotos burkānus, tev pa to laiku darīt nav ko. Ko tu izdari? Tu paņem nomizotos burkānus, sagriez ripiņās un pārdod viņus kā zupas burkānus. Kāpēc? Tāpēc, kad nama māte iegādājoties burkānus, nebūs viņi jāgriež mājās, viss atvieglojās super rīzi, vai ne? Vienkārši bijuši par angļu. Nu, lūk, tālāk. Vēl viens variants tev ir pateikt to, ka ja tu nopirksi no manis visu vezumu ar burkāniem, es tev došu viņu pa puscenu. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tu to laiku var pēc tam izmantot mājās, lai grebtu karotes, vai ne? Tas ir faktisks resurss, ko tu ietaupi tajā brīdī. Vēl viens variants, tu vari pateikt, zini, ka ja tu nopirksi no manis pietiekoši daudzumu ar burkāniem, es viņu dienas beigās novedīšu tev gar tavējo zemnieku saimniecību. Kāpēc? Tāpēc, ka man viņi šeit jau stāv, tā vietā, lai mēs tērētu laiku pārkraujot, es vienkārši tev viņu piegādāju. Nu, un vēl viens variants ir, kad uztais plakātu. Nākat palīgā novākt burkānus, dabūsiet pa puscenu. Tā ir mūsdienās ārkārtīgi populāra metode. Jā, nāciet palīgā novākt. Protams, tā, ka tu tajā brīdī ar tiem burkāniem jau esi tur, tā, ka drīzāk es teiktu Osvalda burkāni, garšīgi burkāni, neviens nevāk lasīt, uzzīmē burkānu un savējo seju, un burkānu un manējo seju, un izlīmē pie katras ieejas iekšā tirgu, tā, lai cilvēki varētu ienākt un ieraudzīt, ka tevie burkāns ir vislabākie. Lūk, tātad šis ir viss piemērs. Tā ir nomelnošana. Kas ir mūsdienās ārkārtīgi populāra lieta. Pasardienī tā ir ļaunprātība, bet tā dara. Tātad, ko es tev tikko aprakstīju? 4 mārketinga elementus. Kuri ir? Tu sagriez burkānus, tātad tu maini produktu. Tas ir produkts 1P. Otrs, tu ietekmē produktu cenu, samainot iepirkšanas daudzumu un vai kaut kādu citu veidu resursu izmantošanu. Tā ir cenošana, tātad ir pamudinājums ar cenu. Trešais variants. Tu piedāvā viņus piegādāt cilvēkam līdz mājām, tas ir izplatīšanas kanāls, tu nomaini drusku to veidu, kādā strādā ar izplatīšanas kanāliem, pievedot to burkānu tā kā tehniski tuvāk viņu mājā. Un 4. variants ir mūsu visiem zināmā komunikācija. Un no šī skatu punkta skatoties, jebkas, ko tu būtu darījis, lai notirgotu savos burkānus, tātad, lai cīnītos par patērētāju ierobežot resursu apstākļos, ir mārketings. Jebkās, pilnīgi absolūti jebkās. Un tagad padomājam, kādus vēl P mēs varam iedomāties. Piemēram, Osvalds sēž un tirgo burkānus un smaidīgs, un cilvēkiem saka, paskatieties, tādi burkāni, vai atnāciet. Blakus sēž Jānis. Burkāni, ko tu ar tiem ņem tos burkānu. Nu, lūk, tātad, vai ir lielāki? Šis ir interesants prāta eksperiments, ko es iesaku visiem uzņēmējiem. AB testiņš galvā. Tad, lai noteiktu, vai tas ir mārketinga rīks vai nav, par tiem drusku vēlāk. Pieliec blakus. Piemēram, tas pašs burkānus. Tu tirgo smaidīgs, es tirgoju tā kā dusmīgs nīgrs. Vai tev būs iespēja pārdot vairāk nekā man?
būs. Tas P saucās people, cilvēki. Nu, es kā piemēram. Tad vēl viens variants. Tu tirgo burkānus un saki, man ir vajadzīgi šie notirgot šos burkānus, tāpēc, ka ja es notirgošu pietiekoši daudz, es varēšu aizvest savējo sievu uz slimnīcu. Jo viņai ir, nezinu, kas, jaudas snaks. Es neko sliktāk negribēju pieminēt. Tātad, bet iedomājies, tas ir normāls burkānu tirgotājs sievas problēma. Tā izplatība. Kā mēs zinām, tas ir burkānu audzētāji naks slavenais. Nu, lūk, tātad, bet es tajā brīdī tirgoju tos pašus burkānus, nu, ne tos pašus, bet tieši tādus pašus burkānus, un es saku, lūdzu, nopērciet no manas burkānus, tāpēc, ka man par šo naudu ir jānopērk sievai kažoks. Nevis jāārstē naks. Nevis jāārstē naks, jo viņiem es nāku izārstējumu pagājušajā gadā. Nu, lūk, tad ir jautājums, vai tev ir lielāka iespējamība notirgot vairāk nekā man? Ir. Šis nākošais P saucās filosofija, tātad ar kādu filozofiju tirgo. Nu, lūk, un šos mēs varam kabināt tagad tos P klāt, vai Z, vai Y, vai jebkādas burts mēs varam kabināt klāt. Tas nemaina to serdi, vai ne? Tas ir metožu kopums, kas ir paredzēts, lai mēs varētu nodrošināt apmaiņu ar vērtībām. Nu, jā, bet tā būtībiņa, ja tā var teikt, no šī būtībiņa ir tāda, ka uzskatīt reklāmu par mārketingu ir diezgan sašaurināts. Tas ir pareizi, bet ārkārtīgi šauri. Jā. Un tas ir ļoti, 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 ļoti svarīgi gan mazajiem, gan arī korporatīviem uzņēmējiem. Korporatīvie to ar to parasti tiek galā daudz vieglāk, bet mazajiem uzņēmējiem ļoti svarīgi saprast, ka reklāma ir beigas visam. Reklāma ir tas, ka reklāma visbiežāk ir no tevis ārā ejošs resursu kopums, vai ne? Kamēr produktēšana, es atļaušos izmantot šo jaunu vārdu, sevis izgudroto, jo tas nav pats produkts. Nu, burkāns jau ir burkāns, bet tu to burkānu var pievienot viņam vērtību ar kaut kādām metodēm. Kaut kāda apdarināšana. Ar vērtību, jā. Cenošana, tieši tāpat, tu nevari nopārdot burkānu zem savajās pašizmaksas, atkal tev būs negatīva peļņa, tu diemžēl bankrotēs, bet cenošana piedāvā drusku vairāk, pa drusku mazāku cenu, piedāvā drusku, apskaties, kā tu vari iecenot. Un izplatīšanas kanāli visbiežāk tātad būt divos tirgos ar savējo burkānu, iedot kādam citam notirgot savējo burkānu, ielikt internetā savējo burkānu, kas varbūt pārsteigums viduslaika zemniekam, bet tātad tās lietas tu plus mīnus dari uz iekšu. Šajā gadījumā vienīgais izņēmums bija notirgot, iedot kādam citam notirgot. Šo, ja mēs atcerēsimies, es pateikšu arī kā piemēru, tas ļoti svarīgi marketinga elements, izplatīšanas kanāli. Tātad, šīs 3 lietas, tu investē sevī, tu investē vērtības palielināšanā. Reklāma, tu investē uz āru. Visbiežāk. Un tāpēc ļoti uzmanīgi uzskatīt reklāmu par mārketingu un mārketingu par reklāmu, jo tāpēc, kad mārketings ir daudz vairāk. Un ja tu nebūsi kā uzņēmējs padomājis par to, kas ir pārējās lietas, tad visdrīzāk tev konkurences cīņā neveiksies. Nu jā, jo ir dzirdēts tāds viedoklis, ka maziem uzņēmumiem, kas sāk, ka mārketings tas jau priekš mums ir pārāk dārgi. Lai tie lielie tur ar to mārketingu, bet ko mums produkts ir, ideja ir vai ne, biznesa plāns ir, kāds tur vēl mārketings. Es šim vēl varētu piebilst, mēs dzīvojam, kā tu tagad populāri teikt, postmodernismu laikmatā, jā. Es visus tos te neesmu lasījis, tos filozofus, bet ar domu, ka jēga ir tas, ko tu iedod, vai ne? Jēga nav tāda eksistējoša jēga vārdiem, jo, kas tu domājies, visi vārdi ir izdomāti, vai ne? Un tajā brīdī iedomājies mārketings, tu saki, jā, bet es ar to saprotu reklāmu. Es saku, tu vari turpināt ar to saprast, ko vien tu vēlies, tu vari ar vārdu mārketings saprast zābakus. Tā svarīgā lieta ir tā, lai mums eksistē visaptverošs vārds, kas apzīmē uzņēmuma elementus, ar kuriem mēs varam palīdzēt ģenerēt apgrozījumu. Un ja tu izmanto vārdu mārketings, lai apzīmētu tikai reklāmu no tā viss, man vienmēr ir jautājums, kurš atbild par apgrozījumu to uzņēmumu? Mazajiem uzņēmumiem skaidrs, ka tu viens atbild par pilnīgi visu, kas notiek tavā uzņēmumā. Tad es paprasīšu tālāk, kurš atbild par pamudinājumu pirkt tavā uzņēmumā. Tā nevienmēr ir reklāma, jo tie ir fiziski produkti, vai ne? Kurš atbild par to, lai produkts būtu pievilcīgs tavā uzņēmumā? Bet tu kā mārketinga, man viņa tikai reklāma. Tātad tu iespējams esi izlaidis kādu no rīkiem, kuri varētu būt tādi, kas veicina tavu uzņēmuma apgrozījumu. Tātad mārketings nav reklāma, mārketings nav pārdošana, mārketings nav nekas. Mārketings ir skatu punkts uz uzņēmumu resursiem, kā uz tādiem, kuri var vai nevar palīdzēt uzņēmumam ģenerēt apgrozījumu. Tad viss faktiski process kopums, kas palīdz tev to produktu noiet palielināt. Vai katrs no tām lietām atsevišķi. Reizēm gadās uzņēmumi, kuriem patiešām reklāma ir vienīgais ceļš uz patērētāju, ka es kā piemēru varu minēt internetā bāzēti pakalpojumi. Tas ir kaut kāds interneta pakalpojums, tu esi izdomājis koda gabaliņu, kuru cilvēks uzinstalē savā telefonā, un viņš viņam rāda pareizu laiku. Ārā, laika apstākļus vienalga. Tajā brīdī, protams, ka reklāma būs tavs galvenais mārketinga rīks. Vēl arī, protams, tas, kā izstīsies aplikācija, kāds izstīsies zīmols un tā tālāk, bet pārsvarā vienīgais veids, kā tu varēsi aizgādāt to vērtību, līdz cilvēkiem būs reklāma. Ok, labi, bet tagad, ja mēs runājam par to
šādā kontekstā, ka tas ir ļoti daudz dažādu procesu kopums, lai palīdzētu to apgrozījumu vairot, produktu laist tirgu un tam līdzīgi. Vai mēs neiekrītam tādā mazliet slazdā, jo mēs nepārtraukti pilnveidojot šo te noieta paplašināšanu, mēs radam arvien jauns izdevums. Jo tas taču viss kaut ko maksā, vai ne? Jā. Līdz ar to mums ir kaut kādīgi jāsaprot, kur tad tam mārketingam ir kāda robeža, kas mums jau nav izdevīgi vairs. Mārketinga robeža ir finanses. Pie finansistu kabineta beidzās mārketinga. Diemžēl. Tur sākās cita pasaule. Bet lielos, pat ne mazos, nevis lielos, bet daudzos, pat ne mazos uzņēmumos pie finansista beidzās mārketings. Jā, diemžēl. Bet tātad es izskaidrošu, un tas palīdz arī maziem uzņēmējiem, jo šī ir pieredze, ko es esmu paņēmis no lielo uzņēmumu konsultēšanas savā, tā teikt, konsultēšanas instrumentu kastītē pie maziem uzņēmējiem. Tātad uzņēmumā mēs varam redzēt lietas caur dažādām prizmām. Svarīgi ir saprast, ka mārketings ir vadības process uzņēmumā. Tu nevari uztaisīt kabinetu, uzrakstīt virsū mārketings un salaist iekšā cilvēkus. Tu vari uzrakstīt uz kabineta reklāmu un ielaist iekšā cilvēkus, kas tev būs tur sociāla mēdīja menedžeri un tā. Tā problēma ir tā, ka viņi jau nezinās, ko runāt. Kam viņiem prasīt? Ražošanas direktoram? Man ir gadījušās ļoti komiskas situācijas, mēģinot uzdot jautājumu ražošanas direktoram, ko mums vajadzētu pārdot. Kā tad es to varu zināt? Kā? Jūs jau reklāmā strādājat. Es tikai ražoju. Manas uzdevums ir saražot pēc iespējas vairāk, pēc iespējas mazāku cenu. Un šis ir gadījums man ļoti lielos uzņēmumos, kuriem es strādāju. Nu, lūk, tātad, ja svarīga lieta, ko saprast, tātad tas nav izpildu process. Ir uzņēmumā izpildu process, vadības process, mārketings ir vadības process. Tātad katru lietu tu vari ieraudzīt kā mārketinga rīku. Par mārketinga rīku, vai tas ir vai nav, es jau te teicu, salīdzinu blakus uzņēmumu, kuram ir un uzņēmumu, kuram nav. Šis krēsls, piemēram, ir mārketinga rīks. Nē, tas ir krēsls, kāds rīks. Un tad ir jautājums, kur acīs? Tātad, ja es šobrīd sēžu šajā krēslā un atrodos raidierakstā... Tu neatrodies mārketinga rīkā, bet gan krēslā. Nē, viņš var tikt izmantots kā rīks. Rīkus, starp citu, ļoti labs salīdzinājums. Mārketinga rīki ir tā kā rīki uzbūvēt māju. Viņiem ir tāda pati darba rīka kastīte, kas ir tavējais mārketinga miks, ja mēs tā to varētu nosaukt. Nu, lūk, tātad, ja es tev uzdot jautājumu par to, vai šis krēsls ir mārketinga rīks brīdī, kad es atrastos nevis šeit, bet frizētavā. Tad jau. Tā atbilde man būtu, protams, neērts krēsls frizētavā, tu nekad vairs tur neies, vai ne? Nu, un tāpēc es vienmēr mēģinu iedvest jaunajos uzņēmējos. Uz lieliem uzņēmumu departamentu vadītājiem tas pat tik bieži neattiec, jo viņi drīzāk jau visi sen jau mācījušies skolās, bet mazie uzņēmēji ļoti reti, kad šīs lietas ir mācījušies skolās. Un man vienmēr ir tas jāpiebilst, ka mārketinga rīkus tu pats ieraugi savā uzņēmumā. Līdzīgi, tā ir prizma. Tagad uzliekam mārketinga brilles vai ne mārketinga masku. Mēs visu varam ieraudzīt kā tādu, kas mums var palīdzēt konkurences cīņā, lai ģenerētu apgrozījumu. Visu galdu, krēslu. Jautājums ir, kurš elements var vairāk, kurš elements var mazāk. Nu, un jautājums arī par izmaksām jau mans pieminētam. Jo tu vērs vaļā drīz cēsīs restorānu, vai ne? Jā. Tev mārketinga rīks būs labāks galds, dārgāks, jā. Labāks šķīvis, dārgāk, labāk dakšu, dārgāk, visi dārgāk. Jā. Bet vai tas man kaut kādā veidā var ietekmēt apgrozījumu? Es kā finansists saku slikti. Es kā finansists saku slikti, un es tev neko nedošu. Jā, lūk. Un šis veido ļoti pozitīvu tension, tādus tā kā spiedienu uzņēmumā. Lūk, tātad domājot par to, vai mārketinga rīks ir vai nav mārketinga rīks, mēs tās lietas varam pierakstīt, jo mums viņas ir izdevuma pozīcijās iekšā. Piedomājam klāt, vai eksistē kaut kas izdevuma pozīcijās nav, vai ne, un tad pierakstam to klāt kā potenciālu. Tad nosakām to, cik mēs uzskatām šo konkrēto lietu par tādu, kas var mums pozitīvi ietekmēt apgrozījumu, un pieliekam klāt izmaksas. Tajā brīdī mēs, un šeit es runāju par mazo uzņēmējdarbību, tajā brīdī mēs esam kā mārketeris izdarījuši savu darbu. Un tagad novienam brilles, nost mārketinga brilles un uzliekam finansistu brilles. Kā interesanti tieši nājā, kas tas tāds ir, kā mēs interesanti to visu varam atļauties. Un tad pilspalviņu un svītrojam laukā. Sliktā gadījumā mēs to izsvītrojam vienkārši sakot, ka tas mums nav pa kabatai un tas nekad nebūs mūsu pozicionējuma sastāvdaļa, turēt zelta šķīvis, piemēram, uz galda. Šādi tad mēs varam pateikt, ok, mēs varam ieviest, piemēram, tur karaoke vakars piekdienās, bet mums vajag iekārtas, mums pagaidām nav naudas tam. Mēs to varēsim ieviest, mēs to ierakstam uz kaut kādu nākotni. Tas ir kā versija ceļa karte programmatūrā, tāpat uzņēmumiem versija ceļa karte. Versijā .1, tas būs parasts restorāniņš, tur nekas daudz nebūs, jo es mēģināšu cilvēkus paņemt ar to, ka viņiem garšo. Ja es dabūšu cilvēks ar to, ka viņiem garšo, tad es sākšu domāt, ko es darīšu tālāk. Citādi, man būs savērpts tas bizness jau no starta, vai ne? Man vajadzēs visu laiku, es negribu konkurēt ar zemāko cenu, to es sev esmu noteicis, taču tikpat labi būs kāds cits, kas gribēs konkurēt ar zemo cenu. Tajā brīdī mārketings būs saistīts ar
tajā brīdī finansists ir svarīgāks par marketeri, tajās pašās tavās brillēs, vai ne? Tajā brīdī finansists sākumā apskatās, kas ir no izdevuma pozīcijām lētākās lietas, un tad uzvelc marketeru brilles, un tad skaties, no šīm lētākajām lietām, kas ir kaut kas tāds, lai mēs neaizbiedētu cilvēks pavisam projām, vai ne? Es tikai gribētu iespraukties, sakot, ka par tām brillēm tu runā tāpēc, ka mēs runājam taču par maziem uzņēmumiem, kur nav nekādi finansisti un marketeri, kur viss ir vienā personā. Es gan teikšu, lielos uzņēmumos šis spiediens, šī vilkme nav mazāka, bet te laikam būtu svarīgi jaunajiem uzņēmējiem saprast, ka lomu spēles ir ļoti laba lieta, jo tev vajag būt ekonomistam vai ne ekonomētājam, un tev vajag būt arī apbūrējam, vai ne tātad pārdevējam. Tev vajag saprast to, ka es nevaru aiziet noplukušā, uzvalkā, mēģināt notirgot savu pakalpojumu klientiem, ja tas pakalpojums ir ārkārtīgi dārgs. Es to nevaru izdarīt, tāpēc, ka tajā brīdī tas cilvēks vērtēs man, mēdz teikt, nevērtē vīru pēc cepures. Es nezinu, kam tieši ir izdomāts šis teiciens, bet tas ir tieši tas, ko mēs darām vienmēr. Un te man ir skaidrojums, to mēs darām, tāpēc, ka mums tā vienkārši ir vieglāk. Ja mums tagad katrs cilvēks būtu jāpaņem kā unikāla personība, kuras dziļākā būtība mums būtu jāizvērtē, pirms mēs ieraugam viņu profesionalitāti kaut kādā jomā, tad man būtu cilvēkiem jāsaka, bet mēs atrodamies vietā, kurā mēs izvēlamies sadarbības partneri, sociālo mediju reklāmā. Man nav laika tam iet cauri visam, man nav laika šeit uzņemt pilnīgi visu cilvēks un ielaist te pilnīgi katru un tad noklausīties viņā. Nē, mēs vērtējam vīru pēc cepures, tāpēc, ka tas ir efektīvi. Obligātās 30 sekundes. Tiem, kam sanāk, ir jāturpina, un Luminor atbalstīs. Tātad ir jauns produkts, kas ir aizdevums sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku. Aizdevums ar samazinātu procentu likmi uzņēmumu attīstībai, iekārtu iegādei vai auto leasingam. Tātad pieteikties var uzņēmumi sākot no viena pilna darbības gada, kredīts no 10 000 eiro uz augšu. Piesakies! Tātad padomājam par to, kam mums ir jābūt, kādi tie vērtību, tie apgabali, kuros mums ir jābūt un labi jāperformē, tāpēc, ka tie būs patērētājiem svarīgi, lai apmainītos ar mums ar vērtībām. Tātad ģenerēt apgrozījumu. Jā, bet neapšaubām, lai kā tas arī nebūtu, kā tu teici, vadības process, tātad, kurā ir iekšā praktiski viss, tu vari saskatīt gandrīz jebko kā mārketinga daļu vai rīku, ja? Bet komunikācija tātad un reklāma un komunikācija, sauksim to plašāk par komunikāciju, ir viena no šīm te sadaļām, vai ne? Tieši tā. Viņa nav mazsvarīga. Es nevienu brīdi negribu teikt, ka viņa ir mazsvarīga, jo mums būs pat atsevišķi raidījums par šos tematu. Vienkārši to, ko ir svarīgi saprast, kurā vietā tā komunikācija atrodas tajā visā mārketingā. Jā, kurā vietā? Es mēģināšu tagad aprakstīt bildi, kur es līdz šim vienmēr esmu zīmējis uz tāfels. Es mēģināšu viņu aprakstīt verbāli. Ne uz tāfels. Iedomājamies tagad, ka apgrozījums, kas ir piemēram 1000 eiro mēnesī, viņš sastāv no kaut kāda veida elementiem. Šī ir abstrakta domāšana, bet es ceru, ka tu man izsakos līdzi. Apgrozījuma tātad mērķis mums ir 1000 eiro. Iedomājamies, ka tur mums eksistē produkta elementi tie visā, cenas elementi. Tātad produktam ir jābūt tādam, kādu tu soli, viņam jāapmierina, vai arī drīzāk mūsdienās pat, ja tev vajag vienu mēnesi tikai apgrozījumu, tad viņam ir jārada gaidas patērētājā tādas, kuras viņš ir gatavs, par kurām viņš ir gatavs samaksāt. Tālāk mums ir cenas elementi, tai cenai ir jābūt salīdzināmai, pamatojamai. Ja viņi nav salīdzinām pamatojami, viņai ir jābūt pamudinošai, viņai ir jābūt viskaut kādai, lai patērētājs ieraugot to cenu, salīdzinot ar pārējām, viņš izvēlētos tavējo, to maizes klaipu vai vienalga. Vai varbūt iedot viņam to produktu vai pakalpojumu, to sajūtu, pirms viņš cenu vispār ir uzzinājis, vai ne? Tas ir arī cenošanas veids. Tālāk mums ir kaut kāda veida izplatīšanas kanāla elementi. Par izplatīšanas kanāliem vienmēr saka tā. Cilvēkiem ir ierasts veids, kādā viņi pērk preces vai pakalpojumus. Tu vari būt absolūts vizionārs un mēģināt viņam ietirgot baltmaizi peldbaseinā. Un nav teiks, ka neviens nenopirks. Līdzīgi kā mēs ar cenu runājam, tu jau vari ielikt 150 eiro cenu par ūdeni, kāds jau nopirks. Bet tā problēma tā, ka īsti tas nav pareizais izplatīšanas kanāls, kurā tirgot maizi, tāpēc, ka cilvēki vienkārši to nav pieraduši izdarīt. Ja tu esi pasaulē lielākais maizes ražotājs, tev ir absolūts monopols, tajā brīdī tu vari maizi tirgot kaut kādu mēnesi, tev viņi nopirks. Bet loģiski, ka mazajiem uzņēmējiem nav šādas ekstras, vai ne? Tātad tev ir produkta elementi, cenošanas elementi, izplatīšanas kanāla elementi un komunikācijas elementi. Kādam ir bijis jāuzzina par tavu produktu, kas ir īpaši svarīgi domājot par digitālajiem produktiem vai digitālajiem izplatīšanas kanāliem. Cilvēks nevar zināt, ka tev ir tas produkts, ja tu kaut kā neesi samaksājis par to ekspozīciju, lai viņus turien aizvestu. Tātad paņemam šos 4, tur varbūt jebkāds skaits, jebkāda kombinācija ar tiem elementiem, viņi visi sadarbojas savā starpā, lai veidot to tev apgrozījumu beigās. Kā viņi sadarbojas? Šis ir brīdis, kad parasti lielu uzņēmumu finansistiem sajūg prāts.
jo tajā brīdī sabrūk, jeb kāda veida empīrika, jo te nav empīrikas. Tā ir sajūta. Tu nevari citādāk to izteikt. Tajā brīdī tie cilvēki, kas mēģinājuši to izteikt citādāk, vienmēr atdūrušies pret to, ka viņi ir izrēķinājuši lietu, kas bija svarīga vakar. Un tu domā, izrēķinājuši kādā ziņā? Tu var uztaisīt pētījumus. Tu par katru no šīm lietām var uztaisīt pētījumu. Tu var paprasīt cilvēkiem, kāda veida ekspektācijas tev ir pret maizi. Tu esi to noteicis pētījumā? Noteicis. Tu gribi pat noteikt cilvēku ekspektācijas, kādas ir pret cenu, cik viņi akcijā būtu gatavi. Tas ir just noticeable difference. Tikko manāmā starpība, vai ne? Tātad kāda ir patērētāja tikko manāmā starpība maizes tirgū, lai zinātu, pa kādu akciju viņi tirgot. Tu vari uztaisīt aptauju par to, kur cilvēki kā pērk maizi, ko viņi domā pērkot maizi un tā tālāk, lai ietekmētu to, kurā plauktā un kā tā maize izskatīsies. Un pēdējais, to var apstīties pētījums, kur mēdī, kad patērē, kādā veidā patērē un ar kādu motivāciju patērē, lai varētu ielikt kontekstu reklāmai. Vienlaicīgi šo stāstot, tu jau saproti, es tagad aizbraucu uz kosmosā pilnīgi. Tātad to nav iespējams izdarīt. Pat lieli uzņēmumi to nevar izdarīt. Kur nu mēs runājam par mazu uzņēmēju, kas tikko ir sācis? Tātad šis viss jāpatur prātā un jāizdara daudzi minējumi. Un tagad. Tātad mēs esam salikuši tos kaut kādus elementus, vai ne, kas būs patērētāji vērtības elementi. Un es šeit runāju par vērtību. Mēs esam tendēti domāt tikai, ka vērtība ir tajā pašā baltmaizē, bet vērtība ir plauktā, kurā tā maize stāv, vērtība ir maizes, starp kurām stāv tā tavajā maize, vērtība ir tā cena, kur tu esi uzrakstījis tās cenu lapiņas, vērtība ir tas, ko tas cilvēks par to maizi ir redzējis pirms tam, vai ne, jo tas viss sadarbojas galvā, lai mēs izdarītu lēmumu par nopirkšanu. Un tagad iedomājamies tā, ka tie elementi nevis saplasojas, lai radītu to gala apgrozījumu, bet viņi reizinās. Tā ir viena svarīga piebilde, tev nav jāzina matemātikas izskaidroši. Kāpēc tas tā ir? Cilvēki uzskata, ka saskaitot šos elementus, ja veidojas apgrozījums, tu vari vienā ieguldīt daudz un otrā neieguldīt nemaz, jo tā summa nemainīsies, vai ne? 10 plus 0 ir tas pats, kas 5 plus 5. Bet tā nav. Jo tāpēc, ka ja tev būs ļoti labs produkts, šis bieži vien ir ģēnijas lasts, kā man patīk domāt, tātad tu esi bijis ģēnijs inženiertehniskā ziņā. Tu esi uztaisījis vienkārši ideālāko produktu, kas atrisina perfekti kaut kādu problēmu, kur tu esi nodefinējis, un tu esi ielicis viņu savā interneta veiklā, kur ir 0 apmeklējumu. Kāda būs iespēja tev sasniegt savus apgrozījuma mērķus? 0. Tātad tev kaut kas ir jāsāk darīt, tev jāliek klāt kaut kāda izplatīšanas kanāla elementa, lai tu vispār varētu sasniegt kaut rezultātu. Tas ir, lūk, šādas kļūdas, un es tev šādas kļūdas varu pateikt par katru no galvenajiem mārketinga elementiem. Šis bija produkta smaga kļūda, tālāk mums ir cenas smaga kļūda, tātad tu esi visu izdarījis pareizi, visi forši, bet patērētāja galvā tā cena vienkārši neiet nekādā jēgā, nekādā plauktiņā neiet iekšā. Tad mums ir izplatīšanas kanāla smagas kļūdas, tās ir diemžēl, bet tās ir izteiktas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar fizisku produktu ražošanu, realizē viņus ārkārtīgi šaurā lokā ar izplatīšanas kanāliem, bet kā komunikācija izvēlas masu komunikāciju. Tad man ir jautājums, ok, labi, tu ražo to baltmaizi, tā baltmaize ir pieejama kaut kādā cēs LVT, vai ne? Un tu ieliec dienas avīzē reklāmu par viņu. Es pārspīlēju vienkārši, lai parādītu to piemēru. Jā. Un te brīdī man ir jautājums, okay, cik liels procents no cilvēkiem, kas ir ierodījuši to reklāmu dienas avīzē, ir ar iespējamību nākošais noiet garām tam veikalam, lai to produktu nopirktu. Bet ja tu esi tik lepns par savu produktu un uzskati, ka tie visi cilvēki tagad brauks uz cēsīm, lai pirktu tevi baltmaizi, tad es teiktu, ka vajag tone it down a little, tā kā drusku nostājamies uz zemes, vai ne? Un te mēs nonākam līdz galvenajam pārpratumam. Tu uzskati, ka komunikācija ir tas elements, kurai vērts ieguldīt visu. Un par pārējo. Tas palielina apgrozījumu. Jo vairāk ieguldīs komunikācijā, lielāks būs apgrozījums. Un tas ir lielais, tas ir komunikācijas slasts. Tā būs, bet ļoti īs brīdi. Tāpēc, ka tas, ko dabūs apakaļ, būs kaudz ar negatīvām atsauksmēm, atsaukumi, sūtīšanas apakaļ, sūtības patērētāju tiesību aizsardzības centrā, blā, 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 blā. Pirmā svarīgākā lieta reizēm, uz ko iekrīt cilvēki, tu esi ieguldījis komunikācijā, bet neesi ieguldījis digitālajos izplatīšanas kanālos. Tātad tu esi nopircis kaudzi ar reklāmas ekspozīcijām, cilvēks noklikšķina, ieiet lapā, bet tur lietojamība ir tik slikta, ka viņš nevar atrast, kā nopirkt. Vai arī nedodies nav norēķini digitāli, par šit nesaprotu. Tātad tev nav pogas, tu pat nevari īsti, tu aizsūti ēpastu, ka tu gribi nopirkt. Un te es nerunāju par to, ka tā ir laba vai slikta metode. Es runāju par salīdzinošo metodu izplatīšanas kanāliem. Tā bija ļoti laba metode 20 gadus atpakaļ. Es jau ne par to, ka visi tavie pircēji, kas ienāks tavie mājaslapā, ja viņiem ir pieejamība citiem kanāliem, ne, bet citiem produktiem, kas no tavies produktu grupas, kuri piedāvā iespēju nopirkt internetā, ja tu nepiedāvā, aizmirst, nebūs tos produktus. Tur būs tikai pāris pirkumi cilvēkiem, kas ir vienkārši fanātiski. Lūk, tātad atgriežamies apakaļ. Visi šie elementi sareizinās, jo tie ir koeficienti. Tātad tev par katru no tām lietām ir jāpadomā. Tie cilvēki, kas nāk un saka to, ka viņiem mārketings ir reklāma, ar jautājums, mans pēc mārketings varbūt šis mikrofons, bet jautājums, vai tu esi padomājis par visiem elementiem, kas var pozitīvi ietekmēt apgrozījumu? Jā. Un atbilde ir ne.
Nē, parasti nē, jā. Bet labi, tātad mēs sapratām, ka tas var būt gandrīz vai ka jebkas, bet man šeit ir vērtīgi uz to kas var ģenerēt apgrozījumu. Kas var ģenerēt apgrozījumu, tieši tā, bet ir vērtīgi uz to paskatīties arī no tādas prizmas, ka ir lietas, kuras es kontrolēju, mazo uzņēmumu kontekstā, ir lietas, ko es kontrolēju pats vai varu, teiksim tā, īpaši neietekmējot savus izmaksas vai savu laiku, es varu atrisināt pats, piemēram, pa cenošanu. Es varu pats apstaigāt, pats pētīt, vai ne, man tur nekādas problēmas liels nav, tad es pats to kontrolēju un šo mārketinga problēmu es, teiksim, varu atrisināt. Un iegūst uzņēmumu iekšēnē pieredzi, kas ir ļoti svarīgi. Produkta uzlabošanu, es domāju, ka es arī pats varu atrisināt, jo es pats viņas izgudroju. Es varu es varu paskatīties internetā, kā labāk, vai ne, un kaut ko tur uzlabot. Tad to es arī pats varu atrisināt. Bet komunikācijas nevar pats atrisināt. Es nevaru tos kanālus, es viņus nekontrolēju, man viņi ir jāpērk. Ja? Mūsdienas ir ieviesušas vienu pozitīvu elementu šajā visā. Kādreiz es tev būtu pilnībā piekritis. Jā, 100% no teviem komunikācijas izdevumiem, izņemot kaut kādus niekus, kur tu tur pats pie savajā stendiņa vai veikala, vai vienalga, ko tu ieliec, bet liela daļa ir pilnīgi aiziet prom no tevis kontrolas. Mūsdienas ir nelieli izņēmumi. Šie izņēmumi ir cilvēki, kuri, tātad mums katram ir savs sociālais kapitāls. Kas ir sociālais kapitāls, nevis finanšu kapitāls. Ir ļoti labi, ja šīs lietas arī uzņēmumā mazā mēģina sajūt kopā. Mans sociālais kapitāls ir tas, ka es pārzinu mārketingu, bet atkal mīnus šeit ir tāds, ka es viņu nevienmēr varu pielietot. Tāpēc man liek tos biznesa partnerus, jo es esmu haudisks un es nevaru realizēt nevienu biznesa ideju. Lūk, tātad mūsdienās ir dažiem cilvēkiem sociālais kapitāls, ka viņš māk līmēt lidmašīnu modeļus, kas ir superīgi. Un viņš to var izmantot, ja viņš taisa lidmašīnu modeļu, tur kaut kādu kompāniju. Un mūsdienās sociālais kapitāls ir arī tavējā spēja komunicēt. Tātad, ja tev ir vairāk ļoti pozitīvi piemēri no ražotājiem, tātad, ja tu jau esi bijis aktīvs sociālajos mēdījos, tu esi mīlēts, jo tāpēc, ka tas, kā tu runā, patīk cilvēkiem, un viņi padod to tālāk un tā tālāk un tā joprojām, tajā brīdī tev tur ir sociālais kapitāls. Tātad tu vari īstenībā iet iekšā uzņēmēju darbībā, saprotot, ka tev komunikācija kā mārketinga rīks tam nelielam apjomam, kas iespējams sākumā ir vajadzīgs, jau ir tā kā nosekta. Un te rodas ļoti interesanta lieta. Konkurence uz tev skatās, un viņiem liekas, es šeit tā varētu. Jo, ja tā padomā, kurš nevarētu būt influenceris? Jā. Tu esi par to domājis. Man nav nejausmas īsti, ko tu nevēji, bet es varu teikt, es taču varētu influenceri. Es nevarētu. Pasties, kādi cilvēki tur ir influenceri, vai tu tiešām es nevarētu. Šeit nekāda necieņa, protams, pret cilvēkiem, bet... Nē, jā, bet bet tu saprati. Es saprotu, ka tu saki, tātad faktiski, ja mēs pārtulkojam to kā ieteikumu, tad būtu pirms tu uzsāc uzņēmējdarbību vai tajā laikā, vai kaut kad ap to, tev būtu tomēr jābūt aktīvākam un kaut kas, vai obligāti saistībā ar šo uzņēmējdarbības vai ne, drīzāk, bet būtu jākomunicē vienmēr sakot. Tu vari iztikt arī bez komunikācijas pilnībā, ja tevs mārketinga rīku komplekts ir tāds, kurš ietver sevī ļoti spēcīgs izplatīšanas kanālus. Šis ir interesants domas eksperiments, iekaries lielveikalā, apsties tur uz produktiem un pamēģini izreikināt, cik procentus no produktiem tu esi redzējis jebkad komunikācijā. Tas procents būs ārkārtīgi niecīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka plaukts mūsdienās ir svarīgāks bieži vien par reklāmu. Tātad izplatīšanas kanāls ir vērtāks nekā tā reklāma. Tas, ko es apkopotu tevis teikto pirms tam, nevis ar komunikāciju tam būtu jābūt sakaram, bet tev ir jāmēģina ieraudzīt dažādos veidus, kā tu vari šo vērtību radīt un nodrošināt, un jāizvēlās tie veidi, attiecībā uz kuriem vai nu tev jau ir bijis iepriekšējais resurss, vai arī tādi veidi, kuros tu redz, ka to resursu varētu audzēt. Tātad, un šis ir neprofesionālais, nevis neprofesionālais, bet nepopulārais viedoklis, tāds, kur es iespējams līdz šim baigi publiski neesmu izteicis, lielākajā daļā no gadījumiem tev reklāmu nevajag. Absolūti lielākajā daļā no gadījumiem. Tas es zinu, šokējoši, un tad man vienmēr jautā cilvēku, kā nevajag, bet taču visi runā par to, ka tikai un vienīgi vajag. Tad man vienmēr jāpiebilst, kurš runā? Bet arī cilvēki, kas tirgo reklāmu tajās vietās, tie runā. Bet arī droši vien no produktu ļoti atkarīgs tomēr. Ir, kur vajag, ir, kur nevajag. Nē. Tātad šeit mēs ieejam vietā, kurā man ir jāsaka, ka katram uzņēmumam ir pareizais ceļš līdz apgrozījumam. Nevajadzētu paņemt... Tāpēc es arī mēģinu parasti iedot gan vienu, gan otru skatu punktu. Tādējādi varbūt skatītāji, klausītājiem šķiet, ka es runāju pretrunās. Vienkārši es gribu iezīmēt to laukumu. Viņš ir ļoti liels, tas mārketinga laukums. Un katram vajag atrast to savējo veidu, kā viņš var izspēlēt to savu produktu bumbu cauri tam mārketinga laukumam un iesist viņu tajos vārtos, ko sauc par pirkumu izdarīšanu. Vai cik skaisti. Bet pieņemsim, ja mēs runājam par šo pirkumu izdarīšanas brīdi, bumbas ies, kā tu plāno savā cēs restorānā, kā šī bumba tiks iesist? Kāds tad būs šis tavs piegājiens mārketingā? Tātad. Kāds viņš būtu? Vai tu jau esi viņu ieplānojis? Es esmu īstais cilvēks, kam to jautāt, bet man nav kauns runāt par saviem biznesa idejām. Es pat teiktu, baigi labi, man patīk par viņām runāt, jo par viņām runājot, bieži vien es dabūnu izlēst cauri citām galvām to ideju. Otrkārt, tu būsi spiests realizēt.
Jā, par šo jau mēs runājam. Kad es būšu cēsīs, es tev prasīšu, prasīšu, kurā vietā ir. Man nav kauns nerealizēt savās biznesa idejas, bet šobrīd es gribētu, man ir doma par to, ka tātad tieši vērtību man ir aizdomas, ka es nevarēšu radīt. Ko tu ar to domā tieši vērtību? Tātad radīt no nekā. Man šobrīd ir vairāki pretendenti frančīzē, un man vienkārši ir pieredze arī pirms tam diezgan daudz restorānu biznesā tieši frančīzes ņemšanā, bet arī pašam savu vērtību radīšanā. Parasti man tās savies vērtības kaut kā līdz galam nav sanācis. Bet tas, ko es varu izdarīt, es varu pārvērst kaut kādu veidu jau iesildītu resursu par vērtāku resursu. Un tur es redzu vairākas lietas, vairākus esošus biznesa modeļus, kurus es varētu pārņemt kā frančīzes ņēmējs un realizēt cēsīs. Tātad tas būtu par produktu. Tur man uzreiz kā apsvērums ir tas, ka produkta elements, kurš jau sevi ir pierādījis pirms tam tirgū, varbūt drusku citos apstākļos, viņš ir salīdzinoši risku drošs. Un te uzreiz jāsaka, tam nebūtu arī nozīmes. Es varētu taisīt arī pats no nekurienes. Vienkārši šo jau iedod, šo visu jau man drusku tās zināšanas. Uzreiz jāsaka, tā man pieredze nemaina to, ka šī ir loterija. Un visdrīzāk, ka es tāpat tās nobankrutēšu. Bet tātad, es gribētu ņemt frančīzi. Jā. Man ir skaidrs cēsīs tas, ka, lai būtu veiksmīgs uzņēmējs, tev ir jāatbilst kaut kādām vairākām lietām. Tev ir jābūt īpašumā, kurā tu atrodies. Tas ir viens variants. Tas var būt vai nu. Otrakārt, piedod, ka es tev pārlasu, bet šīs restorānu biznesā pilnīgi noteikti viens no vieta. Vietu, skaidrs. Jā. Par vietu tur man ir ļoti mazs rādījus, kurā es varu būt, vai arī parkošanās iespējas. Tā, ka tur, tas ir cēsim specifiski tāda pieminētas lieta, bet visur tas drusku ir. Tātad, attiecībā uz produktu skaidrs, es gribu paņemt kaut ko, kas jau ir sev pierādījis. Attiecībā uz vietu. Tur ir diezgan skaidrs, kur ir lielākās plūsmas. Man būtu interesanti papētīt, kur viņas būs pēc pāris gadiem. Vai arī cēsīs, kā mazpilsētā svarīgākā vieta ir piebraukšana īstenībā. Ja tu uz vietējiem orientējies. Ja uz turistiem, tad vecpilsēta. Trešais - cenošana. Cenošana manā gadījumā drusku būs atkarīga no frančīzes devēja, bet vienlaicīgi es gribētu paturēt sev kā frančīzes ņēmējs iespēju to cenu ietekmēt. Nevienmēr man tas bijis iespējams manos iepriekšējos līgumos, bet šoreiz es to iemācījos, ka man vajadzētu varēt ietekmēt. Un tad jautājums ir par to, ka ieraugot frančīzi ņemot izmaksas, vai es varēšu palīst apakšā zem tā, ko piedāvā šobrīd pilsēta. Visbiežāk nevar. Tas ir aprēķina jautājums. Kā pie vienas ar citu varbūt tu vari pakomentēt, kas veido galvenās franšīzes izmaksas? Tu maksā par zīmolu vai ne? Jā, tātad. Pat ne par zīmolu. Šajā gadījumā cēsīs tas zīmols nebūtu tik nozīmīgs. Šajā gadījumā es maksātu par to, ka kāds ir uztaisījis ēdienu kopumu, kas ir ēdienkarte, uztaisījis ir tehnoloģiskās kartes šiem ēdieniem. Šī ir specifiskas lietas, bet tātad eksistē ēdienu tehnoloģiskā karte, kas tev ir jāuztais, lai tas ēdiens varētu tev saglabāt nemainīgu kvalitāti. Tātad tehnoloģiskās kartes, ražošanas metodoloģijas apraksti, viss kaut kādas tās... Tāda kaut kāda sagatavošanās fāzi, ja kāds ir izdarījis. Backstage lietas, kas ir jāizdara. Un tās kāds jau ir tavā vietā jāizdarīs. Un pretī savukārt es piedāvāju un tur ir dažādi modeļi, vai man ir fiksētā summa, visbiežāk, un ko es arī gribētu izdarīt, būtu maksāt apjomu no apgrozījuma virs kaut kāda apgrozījuma apakšējās robežas. Tur ir viss kaut kas iespējams tie veidi, kādos tos frančīzes. Bet tas ir droši vien, ka runājams, vai ne? Tiem, kas varbūt domā par frančīzes. Izņēmums ir, ja tu gribi ņemt McDonald's frančīzi. Nē, protams, jā. Tad es nerunāšu. Bet vispār skaidrs, viss ir cilvēcisks sarunas rezultāts. Lūk, un pēdējais par komunikāciju. Komunikācija cēsīs salīdzinoši vienkārši lieta, bet ne pilnībā vienkārši. Tātad tur ir vairāki kanāli, kuros tev ir jābūt, vairākas lietas, kuras tev ir jāizdara, lai pēc iespējas īsākā laika periodā par tevi pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu. Bet tas ir par cēsirniekiem, tur runā, bet par iebraucējiem? Jā. Par iebraucējiem tātad ir jautājums, ja es orientēšu šo zīmolu uz iebraucējiem, kāds man pagaidām nav plāns. Tajā brīdī vienīgais variants, kā es viņiem varu reklamēties, ir sociālmēdija, kas nav slikts variants, bet sociālmēdija karšu sistēmas, gidi un atrašanās vieta, kur viņi vienkārši plūs un veidos garām. Un otrs variants, savukārt, ja es neorientējos uz turistiem, kas man šobrīd ir tas, uz ko es gribētu orientēties, jo es pats neesmu turists, cēsnieks, man vajadzētu tādu vietu, lai man tur ir. Tātad tajā brīdī man tas turists vairs nav tik svarīgs, man svarīgi ir, lai katrs vietējais būtu dzirdējis un lai pēc kāda laiciņa es veidotu pamudinājumus atgriezties. Tātad es nevaru turēt savu mārketingu, to darbrīku portfeli visu laiku tādu pašu, kāds viņš ir, viņš tad ierūsē. Tātad man ik pēc kāda laika ir jāpanāk pamudinājumi un tātad es viņus taisīšu secīgi, drusku par produktu, drusku par cenu, drusku par izplatīšanas kanāliem, cik vien tas ir iespējams, drusciņi par
komunikāciju, pavarējot tādējādi, veicinot patērētāju iespējamību, ka viņi atnāks pie manis un paēdīs. Ok, brīnišķīgi. Tu esi ļoti daudz ko izdomājis, tev tātad jau ir prātā vieta un franšīzes devējs visdrīzāk kāds no viņiem. Tur ir izlasīt no kādiem 5. Jā. Ko tu jau faktiski, mēs runājam par tādu biznesu, kas jau ir tāds apsmadzeņots, teiksim tā, vai ne? Vairāk vai mazāk. Ko tu redzi šajā savā uzņēmējdarbības attīstības fāzē kā galveno problēmu? To, ka es nemāku ieviest tādas lietas. Tu taču tik jauki runāji par plānošanu vienā no iepriekšējām mūsu sērijām. Tev ir jānoskatās. Tev jānoskatās tavs darīšanas. Varbūt kāds īstenībā, kas mums skatās, kas ir varbūt cēsīs vai kaut kur tuvu cēsīm, lūdzu, padodiet man ziņu. Es visu šo esmu gatavs dot vienkārši kā savēju līdzdalību kapitāla daļās. Vienkārši man tā problēma ir tā, ka tad, kad nonāk līdz visu šī realizācija, es esmu man restorānos, bija biznesa partners, kas mums bija uz attīstību orientēti. Mums viens bija vairāk uz finansēm, viens bija vairāk uz attīstīšanu, un es biju, ko es tur darīju, tieši uz strateģiskiem lietām. Lūk, un tas, kā tas cilvēks var ieiet tukšā telpā un no nekā uztaisīt kaut ko, un man tas ir pilnīgi nesaprotami. Man tas viss ir aprakstīts, man tas viss ir, tur tas viss ir, bet tajā brīdī tu ieiet telpā, tev vajag kanalizāciju, tev vajag elektrību, tev vajag kaut ko, tev vajag šito, tev vajag pārtīks dienestu apstiprinājumu, un tajā brīdī man vienkārši, mans prāts sabrūk, man ir pa daudz stresoru, es vienkārši aizēju prom. Pa daudz elementu. Tā kā svarīgākā lieta manā gadījumā būs ieviešanas kapacitāte. Šī ir lieta, par ko mēs runājam par korporatīvo konsultāciju kontekstā. Katram uzņēmumam ir kapacitatīvs tāds princips. Tu vari apstīties uz uzņēmumu kā uz kapacitāšu kopumu. Vienam ir stratēģiska kapacitāte, tā man diezgan labi piemīt. Tāda ir spēšana noformulēt tur vērtības, piemēram. Pats var izdomāt tās kapacitātes. Man viņas ir līdz brīdim, kad mēs nonākam līdz ieviešanas kapacitātei. Man viņi ir vienādi ar 0. Man patiešām, katrs ko darīt? Bet tieši mēs šeit runājam, varbūt, ka citiem arī ir līdzīgi, vai? Mēs runājam par jauniem uzņēmējiem, kas arī varbūt visu ir izdomājis. Ko darīt? Atrod kādu cilvēku, kuram nagi nies darīt, bet viņš īsti nezin, ko. Tajā brīdī tas ir perfekts apvienojums. Tātad viens, kas, jo man sākumā dzīves pirmajā posmā man bija ārkārtīgi sarežģīti sev to atzīt. Jo ir tāds izteiciens, gudri nokārtoties nav malku cirst. Jā. Un man tas bija iedzīts tik dziļi, ka es uzskatīju, ka es ar kādu stulbumu nodarbojos. Kurš tad nevar to izdomāt? Kurš nevar izdomāt visas šīs lietas, ko es tev tikko izstāstīju? Un tad man sāka cilvēki apgaismot, ka nevar. Īstenībā, kurš var izdomāt šīs lietas? Un tas man drusku tā iedrošināja, bet ir kaudze ar cilvēkiem, kuriem es iedodu baigi lielu pievienoto vērtību. Tas ir atkal par pievienoto vērtību. Tātad, un savukārt viņi man arī iedod neatsveram pievienoto vērtību. Tajā brīdī saejot kopā, mēs esam praktiski neapturams spēks. Tas ir tāds, tas drusku šeit jau vēlkās, protams, kopā jau bāze uzņēmējdarbības ar mārketingu, kas ir mūsu tēma, bet to arī saprotu domu, ne? Tas arī ir par vērtības pievienošanu. Man vispār ir viena doma, kas ir ārkārtīgi, viņi ir nevis nepopulāri, viņi vienkārši muļķīgi, bet es uzskatu, ka es vienkārši mārketingā esmu sen, es viņus apsmadzeņojos no visām iespējamajām pusēm, un saprotot, ka mārketings ir process kopums, kur rezultātā mēs mēģinām maksimizēt vērtību apmaiņā iesaistīto pušu ieguvumus. Tas izklausās sarežģīti, bet tā ir reāli manas izstrādāta definīcija mārketinga. Arī saņēmēja ieguvums, ne tikai devēja. Obligāti apusējis. Ir jābūt izlīdzinātiem tiem ieguvumiem. Citādi, tu nobankrotēsi, jo tu būsi pārāk liels labdars, un otrā gadījumā tev, kāds nāk otrā gadījumā, pie tev neatgriezīsies. Slikt. Lūk, tātad šo ņemot vērā, padomā, vai eksistē tāda lieta kā evolucionārais mārketings? Iedomājamies tagad, ir neapdzīvota sala. Tātad tas, ko es gribu pateikt, ir, ka mārketings ir ģenētiski, nevis izdomāta lieta. Tātad iedomājamies neapdzīvota sala, vai apdzīvot, vienalga nav nozīmes, vienkārši ir sala, tāpēc, ka ir ierobežota vide, kurā viss notiek. Un tur augi. Un tagad iedomājamies, ja tu esi augs, kas augus tādas salas, un tev ir ierobežots skaits ar aputeksnētājiem vai sēklu aiznesējiem tālāk, vai vienalga kādu tipu augstu tur esi izaudzis. Man jābūt spilgtāk. Jā. Tev ir jābūt spilgtākam par pārējiem, tev ir jābūt labākam auglim par pārējiem, tev ir jābūt dziļākam saknēm par pārējiem, lai vērstu neapgāt. Tev ir jābūt, un es šo pavisam reāli redzu, iespējams, ka tas jau liecina par man drusku saikšanu prātā, bet es pilnīgi reāli redzu to, ka tas ir mums tas mums asinīs tā vērtības radīšana. Mēs kā dzīvnieki esam radušies, lai mēs radītu vērtību. Jo tāpēc, ka ja mēs to nedarām, tas apdraud mūsu iespējamību turpināt sev tālāk. Un mēs to vienkārši esam pārnesuši caur projekcijas metodi uz juridiskām personām. Nu jā, bet šajā gadījumā tavā stāstā par to restorānu, tu it kā to spilgtumu apzinies, nepieciešam apzinies, tu zini, ka tas ir vajadzīgs, bet tev pietrūkst kaut kāda veida, kā
sevi spilgtināt? Tev vajadzīgs kāds no malas. Jā, ja mēs runājam par arī faktisko spilgtināšanu, tad, kā, tā ir interesanta lieta. Ir tāda lieta kā gap theory. Es viņu tulkoju kādreiz kā spraugu teoriju, bet man izrādīts, varbūt kaut kā ne tā izklausās. Es viņu tagad sauc par plaisu teoriju. Tātad, iedomājamies, ka eksistē plaisas starp to, kas man šķiet, un starp to, kas realitātē ir. Tā arī ir visu laiku. Noteikti, to es varu apzināties. Tātad ir tā, ka kāds ir pateicis, ka viņš kaut ko grib, kāds kaut ko ir sadzirdējis, kāds ir uztaisījis plānu to uzlabot, kāds šo uzlabojumu plānu ir pārvērsts par uzlabojumu, kāds to uzlabojumu ir aizgādājis tālāk līdz cilvēkam. Visos šajos posmos, kuros no viena elementa uz nākošo pārlec informāciju, ir iespējams radīt plaisu. Ja man šķitīs, ka mums tagad ir baigi forši uztaisīt restorānu iekārtojumu marmorā un zeltā un vēl vis kaut kamā, tāpēc, ka tas ir tas, ko cilvēki grib, un tad es atveru durvis un izrādās, ka cilvēki nenāk. Tas nozīmē, ka tā ir bijusi nopietna plaisa manā izpratnē par to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Kā mēs varam, šeit es jau saku to, ka es saprotu, ka es stāstu jau pavisam sarežģītas lietas, tāpēc es nezinu, vai man klausītāji jaunie uzņēmēji tam izsako līdz, bet es ļoti ceru, ka izsaku, un ja nē, tad man taču var sazināt kaut kur ar mani un pajautāt šo. Bet tātad svarīgi ir mēģināt saprast, kurā vietā tās plaisas tev var būt vislielākās. Un to tu dari ar sevi, to tu dari introspicējot un meditējot un domājot un runājot arī ar citiem. Un manā gadījumā es apzinos, kur tās plaisas ir. Un atkal jau man iepriekšējā uzņēmējdarbība varbūt par to neliecina. Es izmēju, man dzīvē iet ok. Es neesmu bagātnieks un labi, ka tā. Bet es esmu bagāts cilvēks, jo man neko daudz vairāk arī nevajag. Lūk, un tātad manā gadījumā plaisa būs saistīta ar cilvēku estētisko baudījumu, tad, kad viņi atnāk pie manis uz restorānu. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav tāda estētikas orgāna, kā es parasti jokoju, un tur man vajag palīdzību, jo tāpēc, ka tur es skaidri zinu. Tev tātad jau divas palīgas vajag, viena, kam nagniez, otra, kam ir estētisks skats. Nē, viņu vajag daudz, man vienkārši svarīgi identificēt tos, kur ir atslēgas cilvēki, lai viņiem partnerībā no pāriem es varu pirkt šo pakalpojumu. Un te atgriežos drusku apakaļ pie iepriekšējās tēmas, kas mums bija tas kvalitātes dimensijas, kur tu savelc, vai ne? Vai ieejot iekšā cilvēkam restorānā ir svarīgi, kā tur izskatās. Man, piemēram, šķiet, ka nē, bet es esmu iemācījies to dimensiju uztaisīt savā prātā. Ir Nu, taču ir skaidrs, un ir daudz ļoti svarīgas lietas, kamēr ir jāsaprot to, ka ir daudz arī ārkārtīgi mazsvarīgas lietas. Tad vismaz divi cilvēki no tiem, kas mums skatās un klausās, var nākt Jānim talkā. Viens estēts un viens, kam nagniez. Estēts pēc naudas un tas, kam nagniez pēc kapitāla daļām. Jā. Jo es nedomāju, ka man būtu nepieciešams dizainers manās kapitāla daļās, pēc ka tur naudu baigi daudz. Ok, labi, mēs uzfrišināsim reizēm, bet nevajag jau pārspīlēt ar to. Bet jā, atslēgas cilvēki, ja jūs spējat identificēt lietas, kas jums absolūti nepadodās, bet jūs redzat, ka bez šiem resursiem jūs uzņēmums nevarēs eksistēt, partnerībā, tikai un vienīgi partnerībā. Tas trakākais, ko es varētu izdarīt, ir izņēmumi, ja man būtu jau pavisam daudz naudas, es būtu multimiljonārs, tad tam vairs nebūtu nozīmes, bet ja man nav naudu un es riskēju ar kaut ko, kas man ir dārgs, vienmēr jāņem cilvēks daļās, vienmēr. Cilvēki, tu pasūtīsi kādam no āras, ko viņš tur uztaisīs, ko viņš uztaisīs. Tur jātiek pārvinīgi tai barjerai, pa kur mēs arī jau iepriekš runājam, ka gribās visu taču pašam darīt. Dieniņ, un pašam kontrolēt, un pašam pāraudzīt, un pašam izdomāt, un pašam arī izdarīt. Tas nenozīmē, ka tev neizdosies. Tas to nenozīmē. Jā. Vienkārši kontrolēt un pāraudzīt un ieviest lietas, par kurām tev nav izveidojusies galvā šī kvalitātes dimensija, nozīmē samazināt savu iespējamību pēc pāris gadiem taisīt peļņu. Jā, Jāni, bet runājot par mārketingu, tev arī līdz kaut kāda grāmata. Jā. Šis ir interesanti. Tātad šo grāmatu nav jālas jauniem uzņēmējiem. Es vienkārši paņēmu kā... Tu paņēmi līdzi, parādīt šoreiz grāmatu, kur nevarēs lasīt. Jā, tāpēc, ka te man uzreiz ir lūgums nelasīt. Kas klausās un skatās to cilvēku, kas no manis ir paņēmis mārketinga pamatu grāmatu. Tur būtu jābūt rakstītam Fundamentals of Marketing, atdodiet man lūdzu apakaļ, es nezinu, kur man pazudus, bet šī ir cits grāmata. Es paņēmu citu līdzi. Šis ir kaut kas līdzīgs vienkārši nākošajā līmenī. Šis neattiecas pa lielam uz maziem uzņēmējiem, šis ir korporatīvās pārvaldības jautājums, bet es iesaku, kāpēc es vispār viņu paņēmu, kāpēc šādā formātā par mārketingu lūdzu izlasiet mācību grāmatu. Ja jūs patiešām gribat nodarboties ar uzņēmējdarbību, vismaz savas dzīves laikā, vismaz kaut kā, jo tāpēc, ka ņemot no interneta zināšanas par mārketingu, pastāv ļoti liela iespējamība, ka jūs tālāk par digitālo komunikāciju netiksiet. Jo tāpēc, ka jūs izmantosiet digitālos kanālus, kuros publicē lietas cilvēki, kas digitālos kanālos ir ārkārtīgi labi, kas šajos kanālos savus pakalpojumus arī tirgo. Tātad jūs ieiesiet tādā echo chamber, tādā atbalsta kambarī. Jūs ieiesiet burbulī, kurā eksistē tikai cilvēki, kas grib jūs pārliecināt par to, ka mārketings ir reklāma.
uzmanīgi ar to. Nedarīt to. Mārketingu palasam drusku. Jā, paldies, Jāni, palasam mārketingu. Tātad šodien mūsu tie galvenie uzsvari bija ap to, ka mārketings nav reklāma. Reklāma ir mārketings, bet nevis mārketings reklāma. Un ka tas ir vadības procesa kopums, patiesībā uz jebko, kas ir uzņēmumā, var skatīties caur mārketinga prizmu. Bet arī ne tikai uzņēmumā. Jā, un ne tikai uzņēmumā, bet ir kaut kādas zināmas robežas jāievēro vai ne, jāieslēdz sevi arī finansists. Bet nākošajā reizē, kad mēs tiksimies, Jāni, mums būs jārunā par pārdošanu. Un tā jau ir sastāvdaļa no mārketinga. Jā, tieši tā. Paldies! Paldies! Līdz nākamajai reizei. Atā! Atā.